Šodien mēs sākam 13. nodarbību par kristību, jo kristību dēļ jūs sākāt šo kursu, vai jūs gribat būt kādiem par krustvecākiem, vai jūs gribat, lai bērni tiek kristīti, vai kā, bet tad kristība patiesībā ir ļoti svarīgs jautājums jums katram, un ir labi, ja mēs esam skaidrībā par to, kas tāda ir. Kristība ir piederīga pie tā saucamajiem sakramentiem. Kas ir sakraments? Jūs grāmatā lasot, noteikti esat par to lasījuši. Kas ir sakraments? Kā jūs varētu definēt un nosaukt, kas ir sakraments? Kas ir rakstīts? Arī. Tas būtu par svēto vakarēdienu mēs runātu. Bet sakraments pēc definīcijas, ja? Labi, iesim tālāk, tad jau redzēsim. Tātad, šī gadījumā par sakramentu sauc, es teiktu, šo savienojumu starp Dieva vārdu, jeb apsolījumu, un elementu. Šī gadījumā to, ko minēja par svēto vakarēdienu, tas bija, tad ārējais elements ir vīns un maize, ja? Un apsolījums pie tā klāt bija tātad šie vārdi, ko Kristus dod, kā šos iestādījumu vārdu, sakot, šī ir man miesa, šīs mans asins, kas par jums ir dots. Par kristību runājot, ārējais elements, kas varētu būt ūdens, ja? Un apsolījums ir atkal Dieva vārdā, kas tic un to kristīts, tas taps svēts. Un vēl ir vairākas vietas rakstot Bībelē, kur ir apsolījums, ko Dievs saka, ka caur šo kristību mēs saņemam Dieva bērna statusu, mēs saņemam žēlastību, mēs saņemam piedošanu, un tā tālāk, ko Dieva vārds vēl saka. Tātad sakraments nozīmē ārēja zīme, jeb elements, plus tad Dieva vārds. Un tas ir arī tas, ka mēs varam teikt par Kristu pašu, ka Kristus pats ir sakraments pasaulē, jo kā Kristus, kas viņš bija, pirms viņš tika ieņemts un pirms viņš piedzima kā miesā, kā cilvēks. Mēs lasām, ka Kristus bija vārds, Dieva vārds. Respektīvi, kā ir Jāņa evaņģēlijā sacīts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tad mēs runājam par to, ka šis vārds iemiesojās, jeb savienojās ar fizisku ārēju elementu, kas ir jau ķermenis, miesa. Un šī gadījumā mēs sakām, Kristus ir šis sakraments tādā vēl plašākā veidā. Ja? Un šī gadījumā Dievs to tā ir izvēlējies. Vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk, bet Dievs to ir izvēlējies, ka viņš lieto noteiktus radības elementus, caur kuriem viņš īsteno savu glābjošo un dzīvu darošo spēku pie mums cilvēkiem. Tātad šī gadījumā Dievs ir izvēlējies kādus kanālus, ja mēs tā varētu teikt, caur kuriem viņš izvēlējies darbot. Šī gadījumā kristība, mēs runāsim par svēto vakarēdienu, arī kāds par kanālu, un runāsim par privāto grēksūdzi vai par atslēgu vārdu, ja kā kanālu. Nu tā. Un šī gadījumā caur sakramentu piepildās tas, ko Dievs saka. Tātad tas, ko Dievs ir teicis, tas piepildās, un tas nāk kopā mums gan ar tādu fizisku saņemšanu, kā piemēram ūdeni, ja? Mēs saņemam fiziski pār sevi, un tur nāk klāt arī šis apsolījums, šis vārds. Ja? Tāpat ar svēto vakarēdienu. Ir fiziska saņemšana, un tai pašā laikā mēs saņemam to, ko šis vārds ir arī solījis, un mēs saņemam Kristu pašu. Nu tā. Tas ir par sakramentu nozīmi, ja par šo, varētu teikt, par definīciju. Ja runājam jau konkrēti par kristību, tad Dievs izmanto kristību, šo brīdi, šo notikumu, lai savienotu mani ar Kristu. Un caur to es iegūtu šo piederību viņa bērnu ģimenē, respektīvi iegūtu dievbērnību statusu. Ja, tad tas ir tas, kas notiek kristībā. Un
tas ir tas brīdis, kad mēs varam teikt to, ka līdz ar kristību notiek tā saucamā, kā Luters to sauc, priecīgā apmaiņa. Ja? Tad, ka Kristus svētums tiek dots man apmaiņā pret manu grēcību. Tad, respektīvi, es viņam dodu savu grēku, viņš man dod savu svētumu. Kas mums ir ļoti izdevīgi. Ja? Kristum tādā ziņā tas bija krusta nāve, tas nozīmēja, bet caur to mums ir glābšana. Un to kristība realizē. To kristība realizē dzīvē. Un tas ir tas, ka tad Kristus svētums tiek dāvināts man. Atceraties, es arī kādreiz minēju, es esmu šo līdzību par šo pārģērbšanos, ja? Ka burtiski tas, ko Kristus ir kā svēts cilvēks, kas ir arī patiesi, tad cilvēks un tad pašā kā patiesi Dievs, šo svētumu viņš man uzvelk. Un es savukārt novelku savu grēku drēbes un atdod viņam. Un tas notiek tajā, ka mēs, līdz ar to, ka mēs atdodam projām savu šo grēku, šis grēks tiek sodīts, tātad grēks saņem pelnīto sodu, nāvi, un mēs varam to teikt, ka līdz ar to, ka Kristus ir miris arī mans grēks. Un līdz ar to bauslības prasībām nav vairs varas pār mani, jo bauslība man var apsūdzēt, jo es tā kā grēkojis, bet līdz ar to, ka Kristus ir miris un šo grēka algu ir saņēmis uz sevi, man vairs nav šī bauslības apsūdzība un pazudināšana. Bet par to mēs runāsim sīkāk. Un interesanti, ka Luters pat salīdzina pašu kristības brīdi kā visu cilvēka dzīvi miniatūrā. Miniatūrā mēs saprotam tādā mazā kopsavilkumā. Un Luters saka tā, ka kristība sevī ir gan dzimšana, ir piedzimšana. Kristība sevi ietver māceklību, jeb kā mēs to sakām, mani kā mācekļa sekošana savu meistaram. Ja? Tad kristība sevi ietver nomiršanu, es nomirstu, un kristība sevi ietver augšām celšanos. Tātad es tieku augšām celts līdz ar Kristu. Tātad tas viss notiek vienā mazā, varbūt niecīgā notikumā. Mums acīm, ja mēs tā skatāmies uz kristību notikumu, kas tad tur ir? Mācītājs paņem vienu sauju, uzlej ūdeni, otru sauju, uzlej trešo, un viss, slapšu un iet mājās. Bet šī gadījumā patiesībā Dievs ar šī kā necilā ūdens un aiz šī necilā it kā notikuma patiesībā izdara visneiedomājamāko brīnumu un visneiedomāko lietu, ko mēs citādi nekā nevarētu saņemt. Viņš mūs tajā brīdī gan nonāvēja līdz ar Kristu, kuram ir jāmirst par mūsu grēkiem, un mūsu augšām ceļ. Pilnīgi jauna būtība, kas līdz tam nav bijusi. Nu, lūk, par to tad mēs varētu dziļāk. Tad par šiem etapiem, jeb par šo dzīves izdzīvošanu. Pirmkārt, kristība tiek saukta kā piedzimšana. Kristība ir kā piedzimšana, un es teiktu adopcija. Adopcija mēs zinām, ka mēs, kas nebijām tās ģimenes piederīgie, ar adopcijas brīdi kāda esam. Mēs esam kā pilntiesīgi bērni, mēs esam šai ģimenei piederīgi bērni. Nu, lūk. Un šī gadījumā kristībā mūsos piedzimst jauna daba, ko Bībelē gan apzīmē kā Dieva bērna dabu, gan jauno cilvēku. Tad kristība brīdī mūsos ienāk kas tāds, ko mēs līdz tam vienkārši nepazinām. Vienkārši mūsos līdz tam nebija šī jaunā daba, kas ir no Dieva dotā daba. Mēs, atceraties, runājam par baušļiem, runājām par iedzimto grēku, vai ne? Un mēs runājam par grēka dabu. Ja? Tas ir tas, kas valda mūsos tur, kur nav Kristus. Un tur, kur nav šī kristība un jaunpiedzimšana. Bet šī gadījumā mēs runājam jau par to, ka kristība brīdi mūsos ienāk vēl jauna būtība, kas jau gan Dievu mīl, gan uz viņu paļaujas,
gan arī viņam pieder reāli. Vecā daba ar Dievu pa labam ir tikai tik daudz, lai kā teikt, nesamai kādu galīgi attiecības un lai Dievs tomēr kaut kā izlīdzētu vajadzības gadījumā. Jaunā daba jau nevis aiz savu aprēķina pieķerās Dievam, bet viņa tiešām no sirds mīl savu debesu tēvu un nevis aiz aprēķina ilgojās pēc Dievu, bet gan mīl un paļaujās no sirds. Un tā ir tā pilnīgi jauna daba. Un, kā es arī teicu, līdz tam, ka mūsos ir piedzimis jaunais cilvēks, mūsos ir tikai vecā daba, vecais cilvēks. Un tāpēc tiek arī Luters ar to tā uzsver, ka pēc kristības katrā no mums vienlaicīgi saglabājās, ka mēs esam 100% grēcinieki, jo mēs tādi esam, un mēs esam 100% svēti, jo mēs tādi esam. Tāpēc, ka Kristus svētums man ir uzdāvināts, un šī jaunā daba, kas ir līdz ar kristību man dot, tā ir svēta daba. Un šī gadījumā tad mūsu dzīvē notiek balans. Ja? Tad, kura no šīm dabām ņem virsroku par manām jūtām, manām emocijām, manu gribu, un tad mēs varam teikt, ka jo stiprinās vairāk šī jaunā daba, jo mēs vairāk varam redzēt pārmaiņas pie šī cilvēka, un var redzēt, ka cilvēks sāk līdzināties Kristus tēvam, Kristum pašam, pēc savu dabas, pēc darbiem, pēc attieksmes. Tāpēc ļoti svarīga ir šī kristība, kā šī jaunpiedzimšana, jeb adopcija. Mēs, kas nebijām Dieva bērni, tagad caur Kristu un kristību esam Dieva bērni. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Otrkārt, kristība ir kā kopība ar Kristu, kā es teicu, kristība kā māceklība. Tad kristība sākās arī māceklība. Un šeit mums būtu tas salīdzinājums, kā, piemēram, kā zars pie koka. Tātad kristība, kādēļ es to līdzīgi lietoju, kristība ir kā tāda podzariņa piepotēšana pie koka stumbra. Tātad mēs, kas esam bijuši no šīs stumbra, tagad tiekam piepotēti šajā stumbrā, un tad tiek aptīts šis stumbrs un šis podzariņš, lai šis podzariņš var iejaukties. Nu, lūk, un tieši tajā, ka šis podzariņš ir pie šī koka, tad caur šo podzariņu var sākt cirkulēt šī pati dzīvības sula, kas ir kokā, un šis mazais zariņš var sākt augt un vēlāk neslabs augļus. Un tas ir tas, ko mēs arī kādreiz domājam par krustvecākiem, jo arī vairāk mums ir vai krustvecāki, vai būsiet krustvecāki, vai jūsu bērniem būs krustvecāki. Ļoti svarīgi ir tieši tas moments, ka jūs varat teikt, ka krustvecāka atbildība, galvenā atbildība ir būt tādu šai lentītei, kas ieskauj šo bērniņu, lai viņš var pieaugt Kristu. Nevis krustvecāku misija ir dāvināt dārgas mantas. Krustvecāku misija ir būt šai lentītei, kas palīdz šim jaunkristītajam noturēties pie Kristus un pieaugt viņam. Vēlāk varbūt krustvecāku loma nav vairs tik izteikta, bet sākuma posmā, kamēr vēl tikai pieaug šis podzariņš, tā ir ļoti svarīga. Un tieši tāpēc kristīgā baznīca ļoti svarīgi un skatās uz to, lai vismaz viens krustvecāks būtu, kas ir patiesi kristīgs cilvēks, kas var ar savu priekšzīmi, var ar savu aizlūgšanu par šo bērnu palīdzēt bērnam pieaugt šajā īpašajā kopībā ar Kristu, kas no kristībā sākusies. Ja? Tāpēc tā nav tāda ārēja prasība vai kaut kāda, tāda baznīcas prasa, un tad tur tā vajag, bet tas ir tāpēc, lai šis bērns tiešām varētu pieaugt pie Kristus. Ja, tas ir ļoti svarīgi. Šī gadījumā, ja runājam arī tālāk par šo savienošanu ar Kristu, arī viena vēl līdzība, ko mēs lasām Bībelē, ir tā, ka
kristīgā baznīca ir kā Kristus līgava. Ja? Un kristīgajā baznīcā mēs ieejam caur kristību. Ja mēs tā runājam šajā līdzības valodā, tad tas nozīmē to, ka ar kristību brīdi mums ir īpaši kopība, līdzīgi kā tas varētu teikt līgavainim ar līgavu. Tas, kas ir līgavainim, ja Kristus būtu kā līgavains, tas, kas ir līgavainim, tas ar laulību brīdi pieder arī līgavai. Tas, kas ir līgavai, tas laulību brīdi pieder līgavainim. Respektīvi, notiek tas, ka, ja man ir grēka parāds, tad ar kristību brīdi mans parāds pieder Kristu. Un savukārt Kristus bagātība pieder man. Un tā kā šī Kristus bagātība ir daudz lielāka nekā jebkurš no mūsu parādiem, visas cilvēks parāds kopā, šis parāds sadzās. Ja? Tātad šī bagātība, kas ir Kristums sēdz un nosēdz to iztrūkumu, kas ir cilvēkiem. Ja? Un tas ir iemesls, kāpēc atkal mēs teiktu, šī savienība ir mums par svētību, jo caur to mēs saņemam šo pilnību un mums vairs nav grēkparāds. Un vēl šī kopībā atrodoties, mēs varam teikt, mēs dzīvojam, jo Kristus dzīvo. Līdzīgi, ka mēs varētu teikt par koku. Ja? Ja pats koks ir dzīvs, tad arī šis zariņš var dzīvot. Ja Kristus būtu miris un viņš nebūtu augšām cēlies, tad pie miruša koka mums piepotēt nav nekāda jēga. Tur nekāda dzīvība nenotiek. Bet tā kā Kristus ir dzīvs un viņš ir klāt esošs, mēs varam teikt, mēs arī varam būt dzīvi. Gan tagad, gan jau mūžībā. Tāpat arī par svētumu. Tā kā Kristus ir svēts, mēs esam svēti. Nevis tāpēc, ka mēs pēc darbiem esam svēti, bet mēs esam pēc piederības Dievam svēti. Tātad, respektīvi, vai es esmu to teicis, bet tātad, es to esmu teicis, atceros. Tas, kas ir nošķirts priekš Dieva, tas ir, to sauc par svētu, ja respektīvi, tas ir nodalīts Dievam. Tas ir nodalīts priekš Dievu. Un šajā gadījumā kristība ir tas brīdis, kad mēs esam nodalīti priekš Dievu. Mēs par to tālāk runāsim, ka caur kristību mēs vairs nepiedarām paši sev, bet mēs piedarām Dievu. Un vēl, kristībā mēs saņemam Svēto garu. Tad tas ir brīdis, ka mēs, kas esam savienoti ar Kristu, mūsos ir tagad tas pats gars, kas ir Dievā Tēvā. Tad mēs esam kļuvuši par viena gara bērniem. Tāpēc mēs varam teikt savstarpēji brāļi un māsas Kristu. Un mēs varam arī teikt to, ka mūs vada Dieva gars, jo mēs līdz ar to esam šie Dieva bērni. Tā kā Kristus ir Dieva dēls, mēs arī kļūstam par šī viena gara mantiniekiem un Kristus līdzmantiniekiem, kā ir Bībelē sacīts. Un, ja mēs esam šie mantinieki, tad tas nozīmē to, ka to, ko ir nopelnījis Kristus, to esam. Tad, respektīvi, to, ko Dievs ir devis kā saviem bērniem, tad šo Dievu valstību, mieru, kopību ar sevi, to visu mēs saņemam kā mantojumu. Mēs, kas nebijām līdz tam mantinieki, tagad ar Kristu esam par tādiem kļuvuši. Un tas ir atkal kristība. Ar kristību to mums dod. Šī ir milzīga privilēģija. Un kristībā mēs arī pasludinām Kristu par mūsu kungu un glābēju. Tad, respektīvi, mēs esot kopā ar Kristu, kā šie viņa mācekļi, mēs kā šie mācekļi jau tālāk darām citus par mācekļiem. Un šī darīšana par mācekļiem, ko arī Kristus saka, iet un dariet par mācekļiem visas tautas. Šī darīšana par mācekļiem notiek ar to, ka mēs šo vēsti par Kristu pasludinām tālāk. Ja? Tad mēs, tā ir misija. Tā ir jau mūsu kā mācekļu misija tālāk, lai šie mācekļi būtu vairāk. Jo Dievs vēlās izglābt visus cilvēkus. Nu tā.
tagad ir viens varbūt tāds nesaprotams, kā tad tas tā var būt. Bet es atceros, ka viens no profesoriem Lutera akadēmijā man ne tikai man, bet arī citiem studentiem teica, viņš saka, tad jūs aicinat uz savām kristībām. Jūs rakstiet, es jūs uzlūdzu uz savām bērniem. Mums likās studentiem, kas tas par tādu jocīgu salīdzinājumu attiecībā par kristībām, bet tā patiesība ir tāda, ka kristība ir nomiršana. Tā ir, mēs pat varam teikt, tā ir iegremdēšana Kristus kapā. Jo arī runājot par kristības izdarīšanu, zināt, ka ir trīs veidi, kā var kristības izdarīt. Viena ir tā saucamā pagremdēšana, tad, kur cilvēks pilnīgi, tieksim, ūdens pagremdēts. Tas ir viens veids, un tas simbolizē kapu, kad cilvēks mirst, viņš tiek ūdīts kapā līdz ar Kristu. Otrs veids, kā kristība tiek izdarīta, ir apliešana, kas nozīmē mazgāšanu, kā arī Bībelē teikts, ka kristība ir mazgāšana. Un trešais veids, kā var kristība tikt izdarīta, ir apsacīšana. Piemēram, vecajā derībā jūs varat lasīt to, ka tad, kad tiek uzsākta derība, tad tiek upurēts šis dzīvnieks, un tad šī daļa no šīm asinīm tiek ņemtas, un ar to tiek apsacīta tauta kā derības zīme, ka jums ir tagad piederība pie šī notikuma, pie šīs derības. Un šī gadījumā arī mēs varētu lietot jebkuru no šiem trim veidiem, vai tā būtu pagremdēšana, vai tā būtu apliešana, vai tā būtu apsacīšana, bet vairums tomēr Lutrisko baznīcu pieturās vairāk pie šī otrā veida pie apliešanas. Jo ne jau izdarīšanas veidam ir jēga un nozīme, bet svarīgākais ir tas, ka tur pastāv šis ūdens kā elements, kā es teicu sākumā par sakramentu, un apsolījums, ja tā klāt. Jo kristība ir Dieva darbs. Tas nav pareizās kaut kādas manas rīcības darbs, kā es kaut kā pareizi izdarot kristību, līdz ar to iegūstu šo Dieva labvēlību, bet gluži otrādi, tas ir Dieva darbs pie manis. Un tur jābūt šām pusēm. Ūdenim un apsolījumu Dieva vārdā. Bet runājot par kristību kā nomiršanu, pirmkārt, es varu teikt to, ka mūsos nomirst iedzimtā grēka lāsts. Tātad, iedzimtā grēka dēļ mēs esam zem šī lāsta. Un es atceros, ka mēs runājot par paušiem, tā pārdzīvojam, kāda tas tā ir, ka mums līdzi velkās no mūsu jau pirmvecākiem, no Ādama un Ievas laikiem šis lāsts pār visu cilvēci. Ja? Un ka mēs esam patiesībā šī iedzimtā grēka vienkārši jau tikai tālāk devēji. Un šī gadījumā ar šo kristību nomirst šis lāsts un iestājās miers ar Dievu un man kā cilvēku. Tad, ja kāds no jums arī baidās par to, ka kāds dzimtas lāsts jums varēja iet līdzi, ja jūs tiekat kristīti, tad aizmirstiet par kaut kādu lāstu, kas jums varētu iet līdzi. Jūs esat nomiruši kā šīs dzimtas pārstāvis. Dievs vairs jūs neuzskata, ka jūs esat šīs dzimtas pārstāvis, kuram jāsaņem šīs dzimtas lāsts. Un otra lieta ir tā, ka mēs vairs nepiedaram paši sev. Jo man, viņam, piemēram, kas esmu pelnījis šo grēka lāstu un algu, šo nāvi, pazušanu, es līdz ar Kristu mirstu. Patiesībā kristība pēc savas būtības patiesa manu nāvi. Un vēl te es dzirdēju tādu teicienu, es domāju, ka jūs arī atcerētos būt ļoti labi. Šis teiciens bija par to, ka cilvēkam, kurš jau savas dzīves laikā ir nomiris divreiz, tam ir šī augšām celšanās un mūžīgā dzīvība. Cilvēkam, kurš savā dzīves laikā
ir nomiris vienreiz, respektīvi fiziskajā nāvē, ir vēl viena nāve, mūžīgā nāve. Ja? Tad tas ir tā īpatnēji, kad es skan, bet kristība ir ļoti svarīgs moments, jo kristībā mēs līdz ar Kristu mirstam. To varbūt var uzreiz nesaprast, kā tas ir, bet tas ir tas, ko kristība dara. Mēs līdz ar Kristu kristībā mirstam. Lai pēc tam notika tas, ko mēs tālāk sakām, mēs augšām celtos līdz ar Kristu. Un, ja mēs runājam par kristību, tad ar kristību brīdi iesākās ikdienas nomiršana grēkam, grēknožēlā. Tad ar kristību brīdi iesākās ritējums, kurā mēs esam jau tajā, ka katru dienu mēs nomirstam grēkam un augšām celāmies līdz ar Kristu. Respektīvi, katra mana nožēla ir nomiršana grēkam. Lai caur piedošanu es tiktu augšām celts. Bet par to mēs runāsim jau, kad runāsim par grēku piedošanu. Ja? Un visbeidzot, ko arī turpinot šo Luters saka par cilvēku kopumā, ka tā ir kristība ir kā cilvēka dzīve miniatūrā, tad visbeidzot viņš saka to, ka kristība ir kā augšām celšana. Un šī gadījumā, ja mēs esam savienoti līdz ar Kristu viņa nāvē, mēs tādi esam arī viņa augšām celšanā. Respektīvi, kristietim fiziskā nāve, mēs, piemēram, pavadām kādu kristīgu cilvēku mūžībā, ir bērs, mēs viņu pavadām tikai kā uz tādu laiku, ko viņš ir aizmirsis. Jo Bībelē, piemēram, kristīgu nāvi sauc par aizmiršanu. Tādā nozīmē, ka